Laipni lūgt apakaļ mūsu podkāstā Divu futbola. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts un parunāsim vairāk šodien tieši par FIFA klubu pasaules kausu, kas sākās tieši jūnija vidū sākās un jau ir aizdītas pirmās divas grupu kārtas visās grupās un ļoti interesantas spēles ir bijušas, ļoti interesanti pavērsieni. Un tad nākamo nedēļu tad sāksies izšķirošā trešā spēļu kārta, kur visas tādas svarīgākās, katras grupas spēles būs vienā laikā, un tad varēs sekot līdzi vienā laikā divām spēlēm, un tad būs tiešām svarīgi iznākumi, jo tad zinās, kurš ar grupā pirmais, kurš otrais, un kuri tur arī netiek tālāk uz astoņfinālu. Ierakst komentārā, kuru klubu jūs atbalstat klubu pasaules kausā. Un tad mēs parunāsim vairāk par tādiem zināmākiem, par Eiropas komandām, bet pieskarsimies arī diezgan Brazīlijas komandām, jo viņas tiešām pārsteidz šajā turnīrā. Jā. Viņi ļoti pārsteidzoši bija mačs. Botafogo uzvarēja Paris Saint-Germain 1-0, kas man ļoti bija sāpīgs mačs. Arī Flamengo ar 3-1 uzvarēja Londonas Chelsea, kas bija ļoti pārsteidzoši. Tā kā, jā, un tad sāksim vairāk par, manuprāt, parunāsim vairāk par Parīzi, ka viņiem bija ļoti labs pirmais mačs, kad viņi uzvarēja Atletico Madrid ar 4-0, kas bija ļoti pārsteidzoši. Tas bija ļoti pārsteidzoši, jā. Man likās, būs kaut kas 2-2, bet 4-0 negaidīju. Jā, manuprāt, Parīzi tiešām pret Atletico ļoti labi sevi parādīja. Tiešām guva 4 vārtus, ļoti jau viss bija tā kā uz viļņa. Likās, ka arī otrajā spēlē, trešajā un tā arī līdz finālam viss būs ļoti pārliecinoši. Bet es tāpat domāju, ka viņi tiks finālā un arī uzvarēs, jo es vienmēr esmu par Parīzi. Bet tiešām jāpiebilst, ka otrajā spēļu kārtā pret Botafogo no Brazīlijas tiešām ļoti labi aizsargājās Botafogo. To arī Luis Enrique, Parīzes treneris, teica, ka tiešām bija ļoti pārsteigts par to, ka pretinieki ļoti labi organizēti aizsargājās. Nebija nekādas kļūdas viņam arī aizsardzībā. Nebija bail no lielajiem spēlētājiem. Jā, viņi tā kā nebaidījās no Parīzes zvaigznēm un tiešām ļoti labi demonstrēja sniegumu. Jā, es, protams, par Juventusu, bet viņiem ļoti labi iet. Tie rezultāti ir ļoti pārsteidzoši. Tas ir ļoti liels klubs, bet rezultāti diezgan pārsteidzoši. Un tā kā ļoti pārliecinoši viņi vinēja Al-Ain ar 5-0. Tagad Al-Vaidu viņi vinēja ar Al-Vaidu, vienkārši FC Vaidi. Vajad ar 4-1, un tad būs, nākamdēļ būs tāda izšķirošā spēle, kurš uzvar grupā pret Manchester City. Un tā jau būs cits pārbaudījums. Es tā ceru, ka Juventus vinnēs, jo cik ir bijuši Juventus City mači, Juventus pagaidām visus uzvarēs, bet man ir ļoti bail par to. Jā. Būtībā City arī tāda diezgan nestabila, manuprāt, šajā turnīrā, bet protams, viņi var uzlabot savu sniegumu. Būs 2 ļoti labi uzbrucēji, Vlahovičs pret Haalandu. Jā, bet Juventus arī šobrīd pamatā ar Kolomāni vairāk spēlē, bet jāpiebilst, Vlahovičs uzgāja uz maiņu. No tiem 4 goliem viņš arī iesta izšķirošo, neizšķirošo, bet vienkārši vienu golu. Iest pendeli izšķirošo, neizšķirot, jā. Un tā kā viņš arī ļoti labi turpina spēlēt uzbrukumās īsti vārtus. Jā. Tā kā Juventus, manuprāt, arī būs tāda viena no favorītiem, tāpēc, ka šobrīd viņi ļoti pārliecinoši spēlē. Vienīgais Juventus tāds vājība ir Bārtsargs. Viņš ir ļoti labs un ļoti labi sargā. Bet tiem ir savas kļūdas, un viņš ir vecs. Mums vajag kaut kādu šesti aizstājienu, nevis atkal vecs vārdsargu vārtos. Jā, manuprāt, tiešām Juventusam tomēr tā vārdsargu līnija. Es pat teiktu, ka arī aizsardzība ir tāda netik pieredzējusi. Ir arī tādi jaunāki spēlētāji aizsardzībā Juventusam, tāpēc, arī uzbrucēji, protams, ir jauni. Es zinu, kuriem ir pieredze Itāļu līgā, kurš varētu spēlēt Juventusam. Buffons? Endijs Mievēls Pērkons. Jā, tiešām. Viņš varētu spēlēt Juventus vārtos. Un tad ļoti, manuprāt, interesants mačs bija arī pirmajā kārtā Real Madrid pret Al-Hilal, kur, ja godīgi, man šķita, ka, būs sīva spēle, kas arī bija, bet, es tomēr prognozēju tiešām Real Madrid tādu 3-1 panākumu un tam līdzīgi, bet tomēr Al-Hilals ļoti labi spēlēja, ļoti... Ja būtu Ronaldo Al-Hilal, būtu iedomājies, cik labi. Jā, tā kā ja Ronaldo tiešām aiziet no Nasr Al-Hilal, tad tur pēc Real Madrid jau būtu tiešām interesanti. Būtu kaut kas
3-0 Ronaldo hat-triks. Jā, tas būtu tiešām ļoti labs mačs, manuprāt. Jā. Bet jāpiebilst arī, ka 90 plus kompensācijas laikā Valverde izpildīja pendeli, un viņš neiesita pat Al-Hilal to Es pendeli. nezinu, kāpēc viņš šita. Viņš pāris neesi, viņš tikai ārpus kastes mākslīs, neesi kaste. Nē, manuprāt, pat vajadzēja varbūt kaut kādam, nezinu, Lukam Modričam dot vai kaut kādam tālīdzīgam. MVP. Nē, viņš arī nemāksīs pendels. Vinī. Nē, bet jāpiebilst, ka Mbappé pēc Al-Hilal nespēlēja un arī par meksikāņu par Šusa viņš arī nespēlēja streikerī. Tāpēc, ka jāpiebilst, ka viņam ir kaut kādas vēdera sāpes Mbappé un viņu aizsūtīja uz slimnīcu. Un viņš grupu spēlēs izrādā, tā kā īstenībā, man liekas, visās nespēlēja. Tā kā viņš tikai no playoffiem visdrīzāk pievienosies Real Madrid, tāpēc, ka viņam kaut kādas vēdera sāpes, tas būtu tiešām tas tāds pavērsiens Real Madrid komandai. Bet tad, jāpiebilst, es domāju vairāk par Brazīļiem, ka Flamengo spēlē pret Londonu Chelsea, bija iedzinējos 1-0. Un ļoti veiksmīgi viņiem izdevās kambakot uz 3-1 panākumu, kur Niklaus Džeksons uzreiz devās ap 60 minūtu laukumā un uzreiz dabūja sarkano kartiņu. Jā, 4 minūtes pagaidām bija sarkanā. Viņš ierakstīja Instagramā visiem atvainošanos. Jā, tā kā Niklaus Džeksons tiešām turpina būt savā elementā, turpina būt aktīvs uz laukumu. Jā, bet, uz 4 minūtēm. Jā, principā viņam nekas neizdodās, bet viņš var redzēt, ka viņš tomēr cenšas cilvēkus. Bet arī pirmajā mačā pret FC Los Angeles, manuprāt, arī Chelsea vinnēja 2-0, bet, manuprāt, sniegums tiešām nebija ļoti pārliecinošs. Viņu tur it kā uzvara, bet jāpiebilst, ka Los Angelesai vārtos gan ir Igor Loris, kurš vinnēja ar Franciju 18. gada pasaules čempionātā. Un arī Olivier Giroud, Francijas uzbrucējs. Bet viņi tomēr ļoti neveiksmīgi spēlē šo turnīrā un netiks ārā no grupas. Jā, un tā mēs beigsim video. Man vēl bija piebilst par Brazīļiem. Cik tie Brazīļi runā? Arī Rio de Janeiro Palmeiras arī ļoti labi spēlē. Viņi nospēlē pret, neatceros pret ko, bet arī principā man pat Brazīļu komanda šajā turnīrā izskatās ļoti labi. Tā kā es pat prognozētu, ka viņas varētu arī tikt līdz kaut kādiem pusfinālam, vismaz kādas, domāju, varbūt pat pie labas tādas sakritības, ka viņiem tur nenāk kaut kāds tur jau Juventus vai Real Madrid kaut kādā ceturtdaļfinālā, tā viņi varētu tikt tālu. Bet, tad sakosim klubu pasaules kausam, es domāju, līdz, un tad pie kādiem, pēc tam jau par astotdaļfināliem, es domāju, vairāk. Labi, to arī nobeigsim. Es domāju, tad tiekamies citos video.